I know, I know how much pasaulē I know, I know how much pasaulē I know, I know how much pasaulē I know, I know how much. Viņš malacīts dzejnieks, nav grafomāns kā viens otrs. Tagad pašķetināsim šo mazo kamoliņu. Kas tad tajā tāds labs? Nu, piemēram, jebkurš dzejolīts savērps tā, ka nepiesiesies valoda skaidra, plūdums nenojaušams. Respektīvi, kur tas nes. Un tas ir labi. Varbūt jānorāda uz dažām kļūdām, kurš tas būs nes, lai nes. Nobeigumā gribētos novēlēt kaut ko labu tā, lai autoram siltāk ap sirdi. Bet to nobeigumā pagaidām pakavēsimies. Pārlasīsim lēnītēm domā, kas mums tur šajā lapusē. Nemaz tik bieži recenzijas nerakstu, šī ir otrā, tātad grāmatiņu uzrunā, it kā ievelk sarunā, un tas nav peļami, drīzāk otrā ceļam, nu ko, dzīvo ilgi mums visiem par prieku, Lauri veikt, vēl jau redzēsimies kādā no sauceļiem zem mēnes stopcīms, atpazīsim viens otru pēc plakanām saktīm sejām, salvedim par prieku, kā jau acīmēm kādā no attālinātajām lekcijām ir viens mīnus šajā visā, jūs jau nepārāk labi vārdsnojat, ja šo tā var devēt. Jūs jau nepārāk labi vārdsnojat, šo tā var dēvēt. Neceļas roka pēc pilspāles vairs dažlabam, diemžēl. Bet pag! Apvaldi vārdus, lai bremzētu visu, kas nav pat sācies. Turpināt gribu vēl paust kaut ko labu, un jau īpaši neiedziļinoties, jo ar dzejnieku divatnē pieri nav jāraudz, vienklausies un smaidi. Pats pajoko vietām, kaut kā tā vai ne tā. Lauri, baby!
Žēl, ka tu nedzīvo kaimiņos, rakstīt ir viegli un dabiski kā elpot rekā. Visu zina, ko vēl jāpauž recenzijā. Zinu vienu, kas pārstāst autobiografijas, tā lai viņš iet. Ceru, ka nebiju pārlieku komplimentēts, bet ja tā atvaino par sliktām dzejām, nerakstu rakstu nobeigumā būtu jāpiekabina kā dzejolīgs. Nezinu gan tavu nori vai savu, kā izslēdz man, varbūt pusēm sākumā tu pieslēgsies vēlāk, lai skan kvadrātā. Es nāku viens no stojos ar cukurgailīti. Pistits. Bļēt labs. Vērtlēts. Es bļēt, tā nemūžam neuzrakstīt. Labs, bļēt. Lēmākām. Visu zinošo un visu redzošo skatienu, viebjoties un sprauslājot, tiesāt savas ēnas un salnas pārklāto pie kājām nometušo zemi, līdz viņš pats neizbēgami tai piedodamies, kļuva par lausku stiklos, kur pirms tos aizlaucīja sētnieks lot, garām gājēja ar acs, kaktiņ dažreiz manī, kā laistās saula labs loka. Labs, labs, punkts. Tiesātu savas sēnas un salmas pārklāto pie kājām nometušo zemi, līdz viņš pats neizbēgami tai piedodamies. Tiesātu savas sēnas un salmas pārklāto pie kājām nometušo zemi, līdz viņš pats neizbēgami tai piedodamies. Visu zinošo un visu redzošo skatienu, viebjoties un sprauslājot, tiesātu savas sēnas
un saules pārklāto pie kājām nometušo zemi, līdz viņš pats neizbēgami tai piedodamies kļuva par lausku stīklos, kur pirms tos aizlaudzīja sētnieka slota. Garām gājēji ar atskaktiņu dažreiz manīja, kā laistā saule vot tabļa. Vot tabļa. Вот табля. Вот табля. Šajās ceļojuma vārsmās autoru vairs neuztrauc bēdas. Viņš ļaujas baudai Šanhajas salonā masē pēdas. Cik var noprast lasītāji, masētāji gadījusies pievilcīga. Relaksācija vienlaikus izrādās itīkami veselīga. Ko vēl var pateikt par šiem ceļojuma džingliem? Pirmkārt, autors prātojot par Šanhajas akmeņu džungļiem, aizdomājas par masieres sūro darbu klientu varzu. Gan jau viņa neko nezina ne par dievu, ne ēdenes dārzu. Otrakārt, salīdzina masējošos pirkstus ar erceņģeļa spārniem, bet acis ar stirnas acīm, un tas viss daktilā un ar rīmēm. Treškārt, pateicas meitenei, ka nejaušot par augstākiem spēkiem, šī ar masāžu atpestījusi autoru no grēkiem līdz pat ēdenei. Un ceturtkārt, finālā atklāja, cik tad izmaksā šī maņu kairināšana, jo Šanhajas jūdas saujā akmeņainā maksātu 30 sudraba juaņas. 30 juaņas. Puteklis jautājums krusts zemes zobrats. Maija dzējoļa pirmajā rindiņā autors atklājot, ka viņš nav sākums nevienam no vārdiem. It kā runā par valodu, kaut gan lasītājs nojauš, ka šī atklāsme jāatver plašāk un jātiecina uz laiku. Un telpu uz kosmosu un etnos. Otrajā rindiņā uzzinām, ka autors ir zinātkārs, taču šī ziņa ir mokoša. Jautājums visam un pats sevim krusts. Bet trešajā, ka šis mūžīgais jautātājs moceklis, pat ja viņš ir populārs un materiāli veiksmīgs, tomēr nav īpaši ievērojams, tikai puteklis spītīgs uz laikmeta vārtiem.
šim puteklim tomēr ir palaimējies. Tas apveltīts ne tikai ar spītu, bet arī ar saprātu un jūtām, un gribētos piebilst arī ar poētiskiem dotumiem. Kaut autors nav sākums nevienam no vārdiem, tomēr skaistākos no tiem labprāt izmanto un pat sakārto dzēritmā. Atskatāmajā veidarbā, taktilā, tiekam šī izvēles 8 atskaņējums. Vāģa Mārtiņa Krustas, beigas, uzbūs. Otrajā pantiņā varoņa būs sevi uztekne no pirmā un savas eksistences rakstura uz laikmetu sienas. Skaidrojumu panāk piesaistot vēl divus tēlus, planētu zemi, kas vēsā mierā, kas teiks, riņķo ap savu zvaigzni sauli. Sobrat kā zobrats, kas būdams jauns laistās, bet apturēts rūs, un lasītājs uzreiz atdod, ka puteklis uz laikmetu sienas ir tikai posms laika posmā starp bija un būs. Respektīvi, ne tikai šis konkrētais puteklis nokritīs no laikmetu sienas, bet arī pati laikmetu sienas sabruks, dodot vietu jaunai, uz kuras atradīsies vieta kārtējam puteklim. Tas viss summā liek iegrimt dziļās pārdomās par puteklēnoismas būtību un varbūtību. Saldabīgu kosmu vardarbību. Rezumējot, jāatzīst, ka dzējols ir kā ir grūtsirdīgs, taču caur mūžīgo atjaunotni un ar viņu jaunu putekļos arī dzīves apliecinuši. Tātad lasītājiem varētu iet sirds. Mazliet par 17. maija dzējolu un izvēlēto atskaņu sistēmu. Autors šeit pielietojas krustenisko rīmu formu, kas gluži negaidot paspilgtina augšminēto sevim krustu. Veiksmīgs risinājums. Par pelšā dzējās krājumu. Ar ko mēs saskaramies, lasot šo dzējās krājumu? Pirmkārt ar to, ka tas ir 8. kārāti, kurš šis krā. Jums pauž nemaz tik bieži nesastopamo allažu, it kā no jauna topamo, un tas nav slikti, bet labi, bet interesanti, ko autors iesāks tālāk. Kāds būs viņa tālākais gājums, 9. krājums no vēlēsim jaunus sasniegumus un panākumus lasīt, āja acīšanu, vai ne, un liksim punktu pēc apskatu noslēdzošajām jautājumu un izsaukuma zīmē. Seskuvita, bet tas ir mūtavīta. Seskuvita, bet tas ir mūtavīta. Saskaramies, lasot šo dzējas krājumu. Pirmkārt ar to, ka tas ir 8. kārēti, kurš šis kar. Jums pauž nemaz tik bieži nesastopamo allažu, it kā no jauna topamo, un tas nav slikti, bet labi, bet interesanti, ko autors iesāks tālāk. Kāds būs viņa tālākais gājums, 9. krājums no vēlēsim jaunus sasniegumus un panākumus lasītāja acīšanu, vai ne, un liksim punktu pēc apskatu noslēdzošajām jautājumu un izsaukuma zīmē. Saskatīt, tāpat tas ir mums! Atstājam kosti, popodināt papčin, bezādī. Es esi ķēt, dabar tas ir mapu! Es esi ķēt, dabar tas ir mapu.